Šis ir izdevniecības liels un mazs raidieraksts, kurā par tulkotāju darbu sarunāsies tulkotāja Signe Viška un es, Inese Zandere, izdevniecības liels un mazs galvenā redaktore. Raidierakstu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Radošā Eiropa. Fragments no Ditas Cipfeles grāmatas Kā ārprāts man izskaidroja pasauli, lasa tulkotāja Signe Viška. Un tāpēc es tagad stāvu šeit, pie šīm durvīm. Un, protams, es apzinos, ka tas ir visu vecāku ļaunākais murgs. Meitene ieiet sveša vīrieša dzīvoklī, un neviens par to neko nezina. Bet es arī zinu, kas ir krietni bīstamāks par šo svešo vīrieti. Mihiņš. Raugoties no statistikas viedokļa, mātes jaunais dzīvesbiedrs ir potenciāli man bīstamākais vīrietis. Tā vienmēr teikusi bērniem. Un tā kā es ārkārtas gadījumā varētu pielietot judo paņēmienus un kādu pārmest pār plecu, man arī tagad nav bail. Es pierakstu. 4. pētījuma subjekts. Klingas kungs. Vecums? Nezināms. Gan jau vecs. Fiziskā sagatavotība? Augsta. Gan jau suņa dēļ. Mīļākā krāsa? Zaļa. Gan jau patstāvīgais klients turisma inventāra veikalā. Pašreizējie secinājumi. Kaut kas pret meitenēm. Pazīmes, kas norāda uz to, ka nav visi mumini ielējā. Nedraudzīgs bez gala, ekipējies bez iemesla. Bet tu varētu komentēt tieši to, kā notika tava izvēle, uzzinot par šo grāmatu, par šo autori. Kas tevi kā tulkotāju pārliecināja, ka tu gribi to darīt? Patiesībā tā visa vēsture, kā es satikos ar šo grāmatu, ir salīdzinoši sena. Tie jau ir gandrīz 4 gadi patiesībā, jo tas bija vēl Covid laiks, kad Alīsa Nīgale no izdevniecības Liels un Mazs uzrakstīja Facebookā: Signe, mums ir šāda grāmata piedāvājumā, varbūt varētu izlasīt un pateikt, ko tu par to domā, vai tas būtu kaut kas mūsu izdevniecībai. Un tas arī ir viens no veidiem, kā tulkotāji tiek pie tulkojumā, vai tulkotājs pats ir kaut ko atradis un tad uzbāžas izdevniecībām, vai arī izdevniecības kaut ko potenciāli ir atradušas un tad iet pie tulkotāja. Mums patīk abi varianti. Mēs ļoti mīlam, ka izdevējiem uzbāžas ar zināšanām, jo mēs nevaram visu zināt. Un savukārt labs tulkotājs, kas spēj novērtēt to grāmatas kvalitāti, mums ir atkal bruņas pret kļūdīšanos, jo dažkārt mums draudzīgi un koleģiāli tiek ieteiktas grāmatas, kuras citu valstu izdevēji vēlētos, lai mēs izdodam. Bet mums ir skaidri jāsaprot, vai mēs to gribam vai nē, vai tas atbilst mūsu kvalitātes kritērijiem. Un tad tāda cilvēki kā tu vai Maima un citi ir mums ļoti nozīmīgi. Jā, protams, tie kritēriji ir subjektīvi, bet tā sajūta jau ir diezgan objektīva, manuprāt, par to, kas der un kas neder. Un šis pavisam noteikti derējas izlasīju. Un es tobrīd nedomāju par to, kā es to tulkošu. Tas šķita tik tālu, tā kā vēl jānodrošina finansējums, grāmatas izdošana. Es par to neuztraucos. Es teicu, jā, laba grāmata, darām. Paiet 2 gadi. Man jāsāk tulkot. Un tad es ar šausmām secinu, ka tas ir sarežģīti. Tāpēc, ka pirmkārt tur ne tikai teksts, bet arī ilustrācijas, zīmējumi. Un nereti arī vārdu spēles, kas saistītas ar zīmējumiem. Un tad tu sēdi un domā, ko tu vari darīt, jo tekstā tu vari visādi izgrozīties, bet ilustrācijas tu ar ļoti retiem izņēmumiem vari pielāgot. Ļoti retiem izņēmumiem. Bija ļoti daudz vārdu spēku, kas saistītas ar dārziņiem un receptēm. Un vācu valodā ir tendence izmantot daudz anglicismus, un tas tā kā diezgan dabiski tekstā izklausās, bet latviski tas īsti neskanētu. Piemēram, mīlas eliksīrs, kas atdara kečupu. Vācu oriģinālā tas bija hard chop, kaut kas tā kā sīvsniņa un čups. Es domāju, bāc, ko tagad? Tur ir tomāti. Siržu pļura. Jā, es domāju, es tā kā... Mans pieejams parasti ir uztaisīts tādu ļoti, ļoti rupju tulkojuma versiju, un tas ar dzeltenu atzīmēju tās sarežģītās vietas, un bija daudz to dzelteno vietu vārdā.
Un, labi, un tas izdevā, kas ir jauks, tā kā mīlas eliksīrs, tur karstums, domāju, bučiņas, un ko, keģbučs, labi, piemēram. Šis man likās ļoti veiksmīgs risinājums. Un ne jau Signi ir vienīgā, kam nāks ar to saskarties. Un dažādām valodām un šur un tur grāmatās tas ir. Un tad, ja pats netiek galā, tad ir arī gadījumi, ka redaktori sauc palīgā, un tad par abiem un risinām. Jā, tad apspriedas komisija vesela. Komisija, bet tas keģbučs bija uzreiz trāpīts. Bet tagad, lūk, jāpiemina, ir tas vēl viens tāds svarīgs kritērijs, ka ir svarīgi, lai tie tulkojumi kaut ko pienestu arī latviešu valodai. Kaut kā bagātinātu, arī atklātu varbūt kādas jaunas iespējas, ko mēs līdz šim savā valodā neesam izmantojuši. Un visi labākie tulkotāji ir arī fantastiski valodas bagātinātāji. Un mums šī konkrētajā gadījumā, tad tas ir atkarīgs arī no tā oriģināla, vai tur ir no kā smelt, lai bagātinātu to valodu. Ja oriģināla valoda ir pliekana un vienkāršot, tad skaidrs, ka arī latviešu valodā tas nekāds pienesums dižais nebūs. Bet, ja ir sarežģīts tie uzdevumi, tad tulkotājs, kuram ir laba valodas izjūta, viņš atrod dažādas iespējas, kuras pēc tam citi cilvēki var tālāk izmantot arī savā latviešu valodas lietojumā. Un šī grāmatā man tieši viens no mīļākajiem gājieniem ir tas, ko mēs dzirdējām tajā pirmajā fragmentā. Varēja pateikt, ka viņam visi nav mājās, bet nav visi mumini ielējā. Bērnu literatūras kontekstā ir ļoti labs salīdzinājums. Es viņu esmu pārņēmusi savā lietošanā. Paldies, Signai, par to. Man savukārt ir jāpateicas Twitterim, tāpēc, ka, ja būtu jautājums par to, kādi palīgi līdzekļi tulkošanā un tā tālāk, tad viens no labākajiem palīgi līdzekļiem un instrumentiem ir runāties ar cilvēkiem. Vai arī, ja tas lasīs kādu interesantu pavadienu un tajā pašā Twitterī, vienkārši nostrādā kaut kāds sensors. Es tā kā redzu, tur ir kaut kas par to, kā visādi var apzīmēt trakus cilvēkus. Un es atcerējos, ka bija Twitterī konkrēts pavadiens par to. Un tad es atceros, ka bija kaut kas par muminiem, es ierakstīju meklētāju mumini, un tad es atradu to pavadienu. Tur bija viss kaut kas interesants. Es domāju, bārts, šito varētu pamēģināt, jo, man liekas, tik labi iederētos arī tajā visā klingas un ārprāta kontekstā, brīnišķīgi. Tas tā kā atļāvos te izdarīt, un esmu ļoti priecīgi, ka tagad tas ir nodrukāts. Tā bija veiksme. Bet par tulkotāju prasmēm runājot, kas tās ir? Vismaz pēc manas, es vados tikai pēc savas pieredzes. Jābūt labām dzimtās valodas zināšanām, jo tu jau tulko no avotu valodas, kas manā gadījumā ir vācu valoda, dzimtajā valodā. Un, ja tev dzimtā valoda nav sevišķi izkopta, kā tu vari iztulkot to, kas ir avottekstā, tā tas īsti nestrādā. Tas ir pirmais punkts. Kā svarīgākais, bet tālāk arī citi ļoti svarīgi punkti. Atkarīgs arī no žanra. Bet šeit, es domāju, ārprāta gadījumā bija jābūt arī humora izjūtai, izdomai, fantāzijai, drosmei, saprast, kur ir tā robeža, kur tu vari nedaudz, kur tā tāpa, kur tu vari manevrēt tulkojuma robežās, bet kur tā robeža, kuru tev nevajadzētu pārkāpt, lai tu pārāk neattālinātos no oriģināla. To var iemācīties tikai darot. Tas nav tāda instrukcija, kurai konkrēti sekot, tev vienkārši jābūt tai sajūtai. Es domāju, ka šo sajūtu tulkotājiem, labajiem tulkotājiem papildina arī ārkārtīga pacietība, meklējot un noskaidrojot tās lietas, kuras nav viņiem uzreiz zināmas prātā. Jāvajag pacietība un arī jābūt komunikablam. Jo kaut kā arī jāiegūst tā informācija. It kā stereotipiski varētu šķist, ka tulkotājs tā ļoti vientuļa profesija. Tu sēdi pie rakstām galda ar vārnīcām un grāmatām, bet nē, tā kā notiek aptaujas, tā kā vai tu zini frazeoloģismu, kur būtu kaut kas par spageti un rūķiem. Vai, piemēram, ārprāta kontekstā. Tiešām vietās Facebooks sarunas. Ir pilns ar šitādām tulkotāju vaimanām, kur ik pa brīdim kāds iesaucas, kurš no Facebook draugiem zina, kā to varētu nosaukt. Jā, lūk, un kas tas ir? Un tā var nonākt pie vislabākajām atbildēm, bet ir jārunā, jāsarunājas. Un par tulkošanas procesu runājot, es jau nedaudz ieskicēju par tām dzeltenajām, sarežģītajām vietiņām Word dokumentā. Un, tas darba process ir tāds diezgan salīdzinoši vienkārši izstāstāms. Ir 2 monitori,
vai arī viens liels monitors. Pa kreisi ir oriģināli PDF dokuments, pa labi ir Word dokuments, kur tu raksti tulkojumu, un tad tu raksti. Bet, jā, ir tā pirmā fāze, kad ir tas rupjais tulkojums, ir tām dzeltenajām vietām. Tu man piedod, ka es visu laiku smējos, bet es visu laiku iztēlojos tā, ka katrā vietā, kur tu nezini kādu vārdu izvēlēties, vēl pierakst klāt kādu rupju vārdu, izpaužot savu niknumu par to situāciju. Jā, dzeltenās vietas bieži nāk ar komentāriem. Piemēram, 5 jautājuma zīmes, tāds, ko te var izdarīt, vai arī kaut kāda domu virpuļi, kaut kādas asociācijas. Tur par ēdieniem es vienkārši komentārā ierakstīju kaut kāds, tomāti, rūķi, kaut kas. Lai būtu pēc tam, kas atgriežos, un varbūt es saprotu, ko es ar to biju domājis, varbūt es nesaprotu. Bet, jā, tā tad ir pirmā negatīvā versija. Tad ir otrā lasīšanas kārta, kad es atgriežos pie dzelteni marķētajām vietām, dusmīgiem komentāriem, un tad es sēžu un perēju. Bet patiesībā tas tulkošanas process ir ne jau tikai, ka tu sēdi pie datora, bet līdz ar kaut kādas grūtās vietas, tā kā notiek fona process galvā. Tu kaut kur ej, un tie ir tās kā atvērtas cilmes interneta pārlūkā. Visu laiku tās ir un ir atvērtas un darbojas. Un tu pēkšņi esi kaut kādā koncertā vai kur tev ienāk prātā, kā šo varētu risināt. Un tad es pierakstu telefona piezīmēs un tad laimīgi atgriežos pie datora un risinu tālākās problēmas. Un, esmu bijusi situācijās, ka liekas, ka kaut kas neatrisināms, bet tulkotājiem tā nenotiek. Ir jāatrisina. Kur tu liksies? Tas ir tikai lidot. Neviens gaisā nav palicis. Jā, tieši tā. Un, tulkotājs grāmatu izlasa, 4 reizes, man liekas. Tā kā tulko, stabili, jo ir pirmais tulkojums. Vispirms jau tu izlasi uzreiz netulkojot. Jā, pirmkārt es izlasu grāmatu. Es zinu, ka ir cilvēki, kas izlasa pirmoreiz tulkojot. Tas man liekas... tas ir risks gan. Jā, ļoti grūti. Pirmkārt es lasīju to grāmatu. Tad es tulkoju, paralēli atkal lasot oriģinālu. Tad es lasu tulkojumu. Tad es strādāju sarežģītajām vietām. Tad... Ja nav vairs lieku jautājumu, tad es sūtu attiecīgi redaktorai vai redaktoram. Un tad atnāk atpakaļ komentāriem, tad es lasu paralēli oriģinālu. Jo tipiskākais no redaktora komentāru veidiem ir tāds, salīdzina ar to, kā tur ir oriģinālā. Pie tam, te jāpiebilst, ka redaktori, protams, nevienmēr zina to valodu, no kuras tulko. Ir gan tādi, kas zina, un ir arī, protams, tādi, kas nezina, un ja darīšana ir ar dažādām mazajām valodām, kas ir Eiropas valodas, tad bez šaubām, ka katrai valodai nevar atrast Latvijā redaktoru, kas prasa šo valodu. Jā. Bet tā kā redaktora galvenā centrēšanās ir tā latviešu valoda, kas ir grāmatā, tad latviešu valoda arī pati pasaka vienmēr priekšā tās vietas, kurām pievērst uzmanību un kur iespējams kaut kas nav kārtībā. Un to var noprast patiešām tieši no latviešu teksta. Jo tik līdz kaut kas tur ir misējies, ir kāds pārpratums vai kaut kas nav kārtībā, tu pēkšņi arī jūti tajā latviešu tekstā, ka kaut kas nav. Tikai tam redaktoram ir jābūt tam jušanas aparātam ļoti uzasinātam un tādam ļoti. Ja. Un mans tipiskākais jautājums, varbūt ja negluži Signi tavā gadījumā, bet teiksim Maimai vai Mārai Poļakovai, ja tas būtu. Lūdzu, pasaki, vai tajā vietā autors lieto tādu vienkāršu vārda nozīmi, kas ir pirmā vārnīcā, no uzskaitītajām, vai viņš lieto 3., 7. vai 9., kuru tu esi izvēlējusies. Ja? Respektīvi, es gribu vienmēr zināt to leksikas stilistisko pamatojumu, bet tas autoram ir tiešām arī bijis. Jo tulkotājiem, kā bagātiem valodas lietotājiem, viņiem dažkārt gribas ieviest kādus labus, foršus, garšīgus vārdus. Ja, taču ir tik patīkami, ka tādi ir tekstā, bet vienalga ir tomēr jāsako līdz tam, lai tas autors netiktu padarīts citādāks, nekā viņš ir patiesībā. Jā, atkāpties nevajadzētu. Un bet tiešām redaktors tulkotāja labākais draugs. Viennozīmīgi. Tulkotājs redaktora labākais draugs. Un tā mēs kopā strādājam. Attiecības ar autoru un redaktoru ir ļoti atkarīgas vispār no tā,
kā redaktors saprot savu sadarbību ar autoru. Mani apmācīja tādas gudras, pieredzējušas redaktoras praktiskajā darbā. Un es atceros to galveno frāzi, un tā bija tāda: redaktors ir grāmatas saimnieks. Un redaktors ir grāmatas saimnieks, tas nozīmē vienkārši pienākumu domāt par to grāmatu kopumā. Tā nav kaut kāda piekasīšanās vai kaut kas tam līdzīgs. Ir jāiekāp tajās autora kurpēs saucamajās, vienalga, vai tas ir oriģināla darbs vai tulkojums. Tev ir tajā brīdī faktiski tas ir tāds, tā kā aktiera gandrīz darbs. Tev ir jāiejūtās viņa lomā un jāsaprot, kā viņš domā. Un nav jāpārtaisa tā grāmata pēc savu ģīmju un līdzības, bet ir jāmēģina izdomāt, kā varētu izdarīt vēl labāk, ja tu esi viņš. Ja? Un tā ir diezgan grūta spēle. Un autori un tulkotājiem arī ir dažādi. Ir ietiepīgi, un ir tādi, kas apvainojas, un ir tādi, kas priecājas par to, ka viņiem tiek piedāvātas kādas idejas, kā varētu vēl labāk. Ja? Man ir jau arī forši, ka ir autors, kuram pajautāt kaut ko. Jā, to arī. Jā, jo Ditas gadījumā viņa bija ļoti atsaucīga, bet nebija arī super daudz jautājumu. Bija dažas vietas, kur bija neskaidrības. Un es atradu neskaidrību oriģinālā. Par to velosipēdu? Jā, par velosipēdiem. Ka vienkārši uzradās velosipēdi. Kuru nebija pirms tam. Nebija velosipēdi. Viņi aizbrauca ar velosipēdu, un pēc tam atpakaļ uz mājām brauca ar sabiedrisko transportu. Jā, un tad velosipēdi vienkārši. Jā, un es rakstu Ditai, klau. Vai te ir tā domāts, vai mēs varam kaut kā papildināt? Jā, tāds, neviens nebija pamanījis, arī nebija pamanījis. Papildini, ka viņi brauc autobusā ar velosipēdiem. Nē, protams, kā arī autoram var gadīties kāda kļūma, ko vācu redaktors to acīmredzot nebija pamanījis. Ko lai daram, mēs esam atsīgāki. Jā. Un runājot par attieksmi pret ieteikumiem, redaktoru ieteikumiem un labojumiem, sākumā, un definējot sākumu, es teiktu, pirms kaut kādiem 7 gadiem, kad es tikko vispār kaut ko sāku darīt ar tulkojumiem, es visu uztvēru ļoti traki un smagi, jo man likās, tagad visam uzreiz jābūt ideāli. Es neuztaisīšu uzreiz ideālu tulkojumu, tad visi domās, ko šitā vispār tagad atnāks un mēģina iztaisīties par tulkotāju. Bet tagad man ir tāds, ja es kaut ko nevaru izdomāt, es godīgi pasaku, kur ir atzīme dzeltens. Parunājam par šo, varbūt mēs domāsim kopā. Jā, tieši tā. Un tā kā esmu iemācījusies sastrādāties, tik ļoti nedusmoties uz sevi un negaidīt uzreiz ideālu rezultātu. Signe, klausās, ka tu tomēr biji dusmīga uz sevi, nevis uz redaktoru. Jā, nē, vispār ne. Tas jau ir ceļš uz pilnību. Jā, jo tur jau arī tie komentāri pirmajām tulkojumiem bija pavisam normāli. Tā kā jēdzīgi ieteikumi, bet bija tāds, ka tu atver to dokumentu un sirsniņa daudzās, un tu domā, kas te būs, vai būs slikti. Varbūt tā kā man noņems honorāru, tāpēc, ka nav laba kvalitāte. Un tad ar gadiem kaut kā tu saproti, ka tu taču dari to, kas tev patīk, kas tev savā ziņā arī kaut kā padodas, un ir cilvēki, ar kuriem parunāt. Es ļoti gribu tev pateikt to, ka es ceru, ka tas, ka tu esi aizņemta savā maizes darbā, pītam, ka tu esi aizņemta kā redaktore, un esi mana kolēģe arī bērnu lasām žurnālā Lasis. Tam, ka noteikti mums atkal jau briest, ko mēs kopā darīsim ar tevi kā tulkotāju, ka neraugoties uz šiem visiem svarīgajiem darbiem, tev pietiks laika turpināt arī savu iesākto rakstniecībā. Es arī tā ceru. Paldies! Jūs klausījāties sarunu ar tulkotāju Signi Višku. Ar viņu sarunājos es, Inese Zandere, izdevniecības Liels un Mazs galvenā redaktore. Un mēs runājām par Ditas Cipeles grāmatu Kā ārprāts man izskaidroja pasauli, kas izdota ar Eiropas programmas Radošā Eiropa atbalstu. Tāpat kā ar šo atbalstu tapis arī mūsu raidieraksts. Pateicoties tulkotāju darbam un Eiropas atbalstam, Latvijas bērni var sastapt visu Eiropu grāmatu lapusēs.